Sveiki visiem! Paturpināšu mazliet par tēmu glābējs. Tā kā izpaužas glābēja dzīve, to jau mēs visi zinām. Cik daudz ir cilvēks iesaistījies, īpaši, ja tas ir bērns, ja? Vai tas ir dēls vai meita, saviem vecākiem, īpaši mammai. Ja? Ar mammu mums ir īpašas attiecības. Un šis bērns glābj, šis bērns skrien, šis bērns ļoti daudz ko dara. Un pats trakākais – paņem visas šīs te mātes emocijas, mātes pārdzīvojumus, mātes problēmas kā savus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis glābējs, šis cilvēks zaudē sevi. Tevis nav. Tu dzīvo cita cilvēka dzīvi. Tu dzīvo savas mammas dzīvi, vai savu tēvu dzīvi, vai arī kādu cilvēku, kur tu centies izglābt. Tu pazaudē sevi, tu vairs nedzirdi savu saucienu, savu dzīvi, savu to, kur tev ir jāiet. Tu zaudē arī dzīves prieku, un tu zaudē ļoti daudz savas dzīves enerģijas, jo tu to visu ieguldi otra cilvēka dzīvē. Padomā par šo. Ja tu vēlies no tā iziet, tev ir jāstrādā ar savu zemapziņu. Tur ir visas atslēgas, kāpēc tas tā notiek.